Tātad sākumā ir tā, ka mēs elpojam vienkārši caur degunu, nevis tā, tur ne, bet vienkārši mēs elpojam tā kā ikdienā mēs. Elpojam, ieelpojam caur degunu, izelpojam caur degunu, tas viss notiek mierīgi. Tāpēc jau teicu, ka es esmu viegli atzisus, jo es elpoju caur mutu, caur degunu daudz, ja. Un tad mēs iedomājamies to, ka, kad mēs velkam iekšā gaisu caur degunu, tātad es saku, tas ir, varbūt, lai krūšu kuris, es mēģināšu stāstīt tiek uz aizvēršā. Tātad krūšu kuris, iedomājamies, ka tur arī ir kā, nezinu, atvērs vai nāsis, kā kuram viegli, vai vienkārši ir atvērts vaļā, caur kuru plūst gaiss. Un tā kā mēs elpojam caur degunu, mēs elpojam iekšā arī sirds čakrā šo te gaisu. Mēs gaisu elpojam, bet tas nav fiziskais gaiss, tā ir, principā tā ir prānas elpošana, bet viņu arī var no sākuma paskaidrot, mēs fizisko gaisu elpošanu, ja? Tad, kas mēs elpam iekšā. Un, kad tu elpo, no sākuma pirmās reizes dara tā, ka gribētu kaut ko ievilkt iekšā, tas prasās man pilnīgi cerēs tā, kad es sākumā, ka es taru tā vienmēr tā kā pati uzprasos, lai man tur lien iekšā, ja? Un tā kā, elpo iekšā un ļauj ieplūst tajā krušu kurvī pat taisno, tā tad ir čakra, lai būtu vieglāk saprast. Iedomājieties, ka mums tur iekšā ir tāds tā kā caurums, ne, tā ir čakra tāda, ja? Atvere tāda, ja? Mēs caur viņu elpojam iekšā šo te gaisu. Un mierīgi atkal ļauj, tāpat kā mēs caur degunu izpūšam, caur turien mēs izpūšam ārā. Un atkal tā. Tas ir treniņš. Pēc tam var darīt to, ka tu neelpo caur degunu. Bet, es saku, nevajag tagad sev pārspīdzināt. Ja nesanāk, nevajag pēc tam nokrist, būs vienkārši treniņi pēc sākam to darīt. Ja? Tad mēs elpojam caur degunu un iedomājamies, ka mēs caur krūšu kuru, caur šo rajonu, velkam iekšā gaisu, arī tāpat tās ievelkam, un caur degunu mēs izpūšam, un caur to pašu mēs arī izpūšam ārā. Ir vienpusējā. Mēs varam arī pieslēgties, kad mēs pūšam ārā caur muguru. Muguru pusē arī ir čakras turpināt. Čakra iziet cauri, ja? Mēs varam tā, ka mēs ieelpojam caur degunu, caur priekšpusi mēs ievelkam iekšā, un kad mēs pūšam ārā, tad mēs pūšam ārā un pūšās ārā pa muguru arī. Tātad ir ļoti daudz, ka mēs ieelpojam caur divām čakrām, pēc tam izpūšam caur, tad notiek tāda enerģijas, tā kā gaisa plūsmas apmaiņa, bet to mēs šobrīd nesarežģīsim, sāksim ar vienkārši. Un tā, pat druskai ieelpojat caur degunu tā, iedomājies, ka caur muguru izpūšās, it kā pūt caur nāsīm, bet tajā pašā laikā iedomājies, ka tur arī tā iet ārā gaisa, un atkal caur priekšpusi mēs elpojam. Var mainīt arī caur muguru, mēs ieelpojam un izpūšam caur treniņš, ja? Tā lēnā garā, kad mēs iemācamies elpot caur krūtiņu, tad iznāk tā, ka to fizisko gaisu mēs praktiski vispār neuzņemam. Varam vienkārši elpot caur to čakras degunu, ja? Bet caur čakru mēs varam elpot. Tā krušu kurs, teiksim, kustās, bet to var elpot arī caur čakru. Man pat ir jātrenē. Elpojam. To var darīt, tos nav jādara katru dienu, bet to var patrenēties. Tas ir tas, kad mēs uzņemam sevi arī šo te smalko prānas enerģiju.